vērts 100 eiro no Gudjera un šamlietis no Renāra. Skaiba Tētiņā, 3. vietā. Ātrums Karaliene 2016. Balvas Vēta Kādi Pielikto 3. vietas ierastu pozīciju. 2. vietā. Ātrums Karaliene 2016. Evija Tētiņā. Ovācijas. Un 1. vietā. Ātrums Karaliene 2016. Meitene ar Vintigalpas papēpiem. Justīne Sevčēnakā. Ātrums Karaliene 2016. Ovācijas un aplausīs. Un Justīne saņem galveno balvu no Gudjera. 4 jaunas vakaras riepas, Gudjera riepas līdz 17 solu izmēram. Tātad ovācijas un aplausīs. Mūsu ātruma karaliene 2016 ir noskaidrota. Un pastāst lūdzu, kādas tātad ir tavas emocijas? Pārsteigums, jo līdz pat pēdējiem brīdim neko nevarēja zināt. Tur bija pārējām konkurentiem sodi, bija kam nebija sodi, tad bija jāskatās otrs ātrākais laiks. Un tiešām bija tāda neziņa, līdz pat brīdim es pat nebiju īsti droši, vai es tikšu pirmajā trīniekā, jo es nezināju, kur to sodu pieskaita klāt. Un pašās beigās, kad izsauc 2. vietu, es neticēju. Kā var tā laist tik ātri? Pastāstīji, tu ikdienā kaut kur trenējies vai tu brauc kaut kādā autosportā? Vai? Nē, vispār nebraucu ne autosportā. Es esmu piedalījusies kartiņas sacensībās 2 reizes, bet tas arī viss. Vienkārši atbrauc, pamēģināji, iekāpi un uzvarēji, ja? Un tā kā es braucu ātruma karalieni, es saprotu, ka tas ir sieviešu pasākums un ir jāvelk augstu papēži, bet es saprotu, ka es esmu vienīgā. Ļoti labi. Varbūt tās arī tieši tas noslēpums bija augstajos papēžos. Un paldies tev, ka piedalījies un es ceru, ka satiksim tevi šeit arī nākamgad. Paldies par pasākumu, noteikti. Super, ideāli. Čau! Ātruma karaliene 2. un 3. pozīcija šodien. Māsas gandrīz vai izcēlāt visu banku, ko varēja dabūt. Kā jums tas izdevās? Nav bailes. Nav bailes. Kā jums patika mašīna? Kā šogad trases salīdzinot ar pagājušo gadu? Mašīnas daudz labākā līmenī, labākā stāvoklī nekā pagājušajā gadā. Manuprāt, daudz godīgāka cīņa bija arī tāpēc, jo nebija tās atšķirības starp divām mašīnām. Lielāks ātrums, interesantāk bija arī. Dinamiskāk, vieglāk izbraukt. Jā, tā kā es domāju, ka vērtīga diena priekš jums. Jā, noteikti. Mēs ceram, ka nākamgad atkal. No jūsu uzvārdiem, man liekas, sāks baidīties jau principā visas dāmas, kas piedalīsies nākamajā gadā, jo ņemot vērā šo te labo tradīciju, kad sieviešu dienai pa godu mēs organizējam sacensības dāmām ar sporta kompleksu 333, mēs esam nolēmuši, ka mēs turpināsim to sadarbību un taisīsim arī nākamgad. Ar iespējams jau vēl foršākām mašīnām un priecēsim jūs sieviešu dienā. Tā kā apsveicu jūs ar piedestālu un tiekamies nākošajā karalienē. Paldies, organizēt šādu pasākumu. Super. Biežāk tāda vajadzīga. Paldies, čau! Tas bija video no Ātruma karaliene.